Vienā vietā cilvēkiem aizliedz saimniekot putnu un biotopu dēļ, bet citā vietā tajā pašā laikā tiek attīstīti milzīgi vēja parki. Un šie lēmumi balstās ekspertu atzinumos, monitoringa rezultātos, kurus mēs paši īsti nevaram pārbaudīt. Piemēram, Dzintras Elberts mežā Gaujas Nacionālajā parkā tika noteikts vērtīgs biotops, lai gan īpašniece tajā nesaskatīja neko, kas liecinātu par vērtīgu biotopu. Biotops jau ir jebkas, kā mēs zinām. Šeit runa ir par kvalitāti un par to, kādam būtu jābūt labas kvalitātes biotopam. Tad viņš pilnīgi noteikti 5 gadus atpakaļ šeit nebija labas kvalitātes biotops, jo bija tikko veikta mežstrāde. Elbertei radās aizdomas, ka kaimiņos dzīvojošajai ekspertei nav paticis viņas plāns mežā būvēt namiņus. Kā pārbaudīt eksperts lēmumu? Vai ir pieejami izejas dati, vai bija dotas fotofiksācijas, vai tika nodrošināts neatkarīgs audits? Nē. Un ja eksperts kļūdās, vai tam vispār ir kāda atbildība? Dabas skaitīšana un biotopu izvērtēšana notiek visā Latvijā. Un problēma ir tāda, ka uz šiem rezultātiem balstās lēmumi, kas ietekmē cilvēku privātu īpašumus, Latvijas ainavu un visu mūsu tautsaimniecību. Un tāpēc dabas aizsardzībai ir jābūt maksimāli caurspīdīgai un pārbaudāmai.